padomāsim par draudzi. Ja jūs satiktu kādu cilvēku, kurš ir nožēlojis savus grēkus un atgriezies pie tā kunga, un viņš ir piedzimis no augšienes, viņa sirds ir izmainīta, vai jūs tādu cilvēku, tādu vientuļu cilvēku iedrošinātu meklēt patiesu biblisku draudzi un pievienoties tai un kļūt par tās locekli, lai gūtu svētību, ko tas kungs ir paredzējis, un arī pats būtu par svētību? Vēl vairāk, ja jūs dzirdētu par kādu cilvēku, kurš ir gājis varbūt Jehovas liecinieku baznīcā vai mormoņu maldu baznīcā vai pat kaut kādā saintoloģijas baznīcā vai islāma reliģijā, un viņš nāktu pie patiesības atzīšanas par grēku, par Kristu, par viņu upuri un augšām celšanos, un viņš atstātu visu, lai sekot Kristum. Protams, ka tas būtu loģiski, ka viņš iziet ārā no šīm maldu vietām. Bet vai jūs iedrošināt tādu cilvēku iziet ārā un meklēt patiesu biblisku draudzi, par kuras daļu viņam kļūt? Redziet, ja jūs uz šo atbildat apstiprinoši, tad rodas jautājums. Ja jūs ticat universālas draudzes vai baznīcas idejai, tad kamdēļ tādu cilvēku, kurš jau piedzimst no augšienes automātiski ir draudzē, jums vēl būtu jāiedrošina pievienoties draudzē? Vai jūs saprotat, par ko es runāju? Redziet, Bībelē mēs neredzam šīs divas idejas blakus pastāvošas, un ķermenis var būt ķermenis, ja draudze ir Kristus miesa vai ķermenis savstarpēji saistīti locekļi, tad tas tāds var būt tikai tad, ja šie locekļi ir savienoti ar dažādām palīgas saitēm, tie ir vienoti, tie redz viens otru, tie ietekmē viens otru, tie tiek uzturēti viens no otra. Bet ja tie nekad savā starpā nesatiekās un pat nenojauš viens par otru, tad kā gan to mēs varētu saukt par vienu draudzi vai vienu ķermeni vai vienu ķermeņa locekļiem? Tāpat arī par šo te draudzi. Tieši tāpat mēs varam teikt, ja draudze ir sapulce, svēto sapulce, ko tas kungs ir vadījis un autorizējis, tad kā gan tie, kas nekad viens otru nav satikuši, neviens otru nepazīst un nekad nesapulcējis, kā gan tos visus varētu dēvēt par draudzi? Redziet, apostļu darbu 2. nodaļā tas kungs pievienoja draudzei tos, kas tika izglābti. Un viņš tos nepievienoja universālai draudzes idejai, bet konkrētai šī Kristus svēto sapulces izpausmē, kas bija Jeruzālēmē, pirmā draudze. Un no tās pēc tam tika izveidotas arī citas, un arī tās saņēma šo svētā gara dāvanu, ko Kristus dāvāja savai sākotnējai draudzei. Un tāpēc iedrošinu jūs padomāt par šīm lietām, jo mēs varētu uzdot vēl vairākus jautājumus, kas parādīja to, ka šīs abas idejas nav iespējams paturēt vienlaicīgi. Vai nu tu tici, ka draudze ir konkrēta, lokāla, vietēja cilvēku sapulce, kas ir redzama, kas kaut kur satiekās, sapulcējās, vai arī tu tici, ka vienkārši visi ir daļa no draudzes, lai kā viņi tur tic, un ja viņi tic, tad viņi ir draudze.